Bet kā tad ar mums, heteroseksuāliem vīriešiem un sievietēm? Vai tiešām mūsu dzīve ir tik viegla un mēs varam brīvi ļauties katrā mūsu miesīgajām, grēcīgajām tieksmēm, jo neviens taču to nenosoda, bet visi vērš tieši pret šo te alfabētisko kopienu. Nu, redz, ar šādiem pārmetumiem es esmu saskāries šo gadu laikā, un arī visā pasaulē tie ir zināmi argumenti. Un tieši tā ir tā ideja, ka kāpēc Dievam interesē tieši, ko viņa dara, bet to, ko dara tie pārējie, Dievam tas neinteresē. Nu, pirmkārt, jā, vai tiešām Dievam interesē tas, ar ko mēs guļam un ar ko mēs nodarbojamies ar seksu? Nu, jā, Dievs ir kungs, viņš valda, viņš dāvāja mums dzīvību, viņš ir noteicis, kā mums ir dzīvot un kā ir vislabāk priekš mums un kā mēs esam radīti, kā mēs esam izveidoti, lai mēs funkcionētu, lai mēs paši būtu svētīti, būtu par svētību cilvēkiem mums apkārt un lai Dievs būtu pagodināts. Un mēs nebūtu Dieva likuma pārkāpēji, kā rezultātā mēs būtu nopelnījuši sodu. Un redz, piemēram, ja es tev iedotu vai aizdotu savu automašīnu, bet tu viņu nelietot, lai brauktu vai pārvietotos, bet tu viņā ielietu daudz ūdeni un ziepes un tajā mazgātos, tad es nebūtu diezko priecīgs, jo tas nav tas, kamdēļ mašīna ir radīta un kā tā būtu jālieto. Un tāpat arī šajā jautājumā. Bet, kas attiecās uz to, vai heteroseksuāli cilvēki un arī ticīgi cilvēki var iekārot pa labu un pa kreisi un darīt, ko vien vēlas ar savu seksualitāti? Nu, nepavisam nē. Es esmu heteroseksuāls vīrietis, bet pēc Dieva vārda es varu fantazēt vai iekārot, vai arī nodarboties ar seksuālu raksturu attiecībām tikai ar vienu cilvēku. Un tā ir tā meitene, ar kurai es pie altāra teicu jā. Tad ar kuru mēs esam saistīti laulības derībā. Un tajā laulībā tad mums ir legāli tiesības Dievu priekšā, un tas ir Dievu pagodinoši, ka mums ir šīs mīlestības un seksuālās attiecības. Bet visas pārējās un citas iekārošanas un kaut kāda seksuāla rīcība ir grēks, un tas ir pārkāpums Dievu priekšā tāpat kā tai citai alfabētiskajai kopienai. Tātad arī mēs nevaram staigāt apkārt un iekārot pa labu un pa kreisi un iet no dažādiem pasākumiem un vēlēties seksuālas attiecības ar to un ar to un ar to, jo Jēzus teica, ja tu iekāro kādu sievieti savās domās, tas ir tas pats, kas tu būtu pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī. Tāpēc, kas attiecās uz vienu vai otru kopienu, ja tās var nosaukt, tad vienīga atšķirība ir tā, ka mums ir atļauts iekārot vienu cilvēku vairāk nekā tiem pārējiem. Un, ja arī tu vēlies dzīvot dzīvi, kas pagodina Dievu un nepelnīt savu grēku, nepelnīt savu sodu, ļaujoties savām miesīgajām tieksmēm, tad atgriezies no saviem grēkiem, no saviem nedzīviem darbiem, ļauj, lai Dievs izmaina tavu sirdi. Un, ja būs nepieciešams, tad Dievs tev dāvās arī patiesu mīlestību uz kādu konkrētu pretējā dzimuma pārstāvi, un tu varēsi stāties laulībā, kas pagodina Dievu.